Te tu esi, un šitien ir galdiņš, tu kā viņu redzi, un tev liekas, nu, reku tā detaļa, reku ir galdiņa, tā strīpiņa, reku šitās maliņas, viss tas ir, un tu neko citu neredzi. Tu neredzi, ka šeit ir telpa, ka šeit ir lampas, ka te ir telefons virsū, tu neredzi neko, tu redzi vienkārši, tu esi nofokusējies deguna galā. Un saka tā, ka cilvēks deguna galā dzīvo. Un ir dažādi periodi dzīve, ir dažādi periodi cilvēka dzīves. Un var būt tā, ka tu redzi degunu galā, ja tu ar kaut kādu detaļu savā dzīvē nodarbojies. Ja, teiksim, tev tur vajag darbu, tu sāc močīt tikai vienā virzienā. Bet ir kaut kas vairāk, un tāpēc ir svarīgi, ar ko tu esi kopā. Ja tu esi kopā ar maza redzējumu cilvēkiem, tu vienkārši tad tur arī paliksi, tu iesprūdīsi, piedod savā, gribēs teikt, cūku stālī, bet nu ne visiem ir tāds stāļi, bet tu iesprūdīsi tajā konstrukcijā. Un tas, ka tev vajag redzēt lielu mehānismu, var īstenībā dzīvot milzīgā teritorijā, un Dievam ir ļoti daudz tev. Vienkārši jā, tu šobrīd esi. Tas, kas tev ir jāiemācās, ar ko tu esi kopā, vai tev ir cilvēki, kuri spēj redzēt tālāk, varbūt, kad tavs draugs blakām īstenībā saprot, ka tu esi tieši šī brīdī, tieši tajā uzgriežņa vietiņā. Bet, ja tas cilvēks blakām tev ir ar redzējumu cilvēks, viņš to mierīgi pagaidīs, viņš redzēs, ļaus tev to skrūvīt, ieskrūvēt. Jā. Kā mēs ātri dzīvojam, kā es kolektīvā esmu redzējis, daudz es būvēs kolektīvu, kad es sāku šancēt, es saprotu redzējumu. Es zinu, kāds viņš ir. Bet es redzu, ka man blakām Džeks vienkārši, viņš būvē to mazo skrūvīti, viņš domā, ka tas ir viss visā dzīvē. Un es viņam saku, hei, vecīt, ieskrūvējam šito skrūvīti, pēc tam skrūvēsim nākošo skrūvīti dzīvē. Un daudz birst nost. Bet īstenībā tev vēl ir vesels konstruktors tādā dzīvē, kas tev ir jāsaka. Sorry. Es runāju šobrīd par kādām izglītības iestādēm, tādām lietām, es runāju par kolektīvu. Cilvēkiem vienkārši liekas, ka, kā tie cilvēki, taču ir gudri cilvēki, viņi taču ir kā saprot lietas, bet nē, viņš izrādās ļoti aprobežots, viņš nespēja redzēt tālāk. Ļoti svarīgi, ja tev ir cilvēks blakām, kas spēj redzēt tālāk, tad tev viss būs kārtībā. Tāpēc, jo mēs esam draugi. Tāpēc mēs esam draugi, teiksim, mūsu kontestā. Kad es tev iedošu plecu, es tev palīdzēšu, teiksim, burtiski vitālā situācijā, es iedošu tev rubli, tev pietiek, kas saka, bloodstreams, vai ne? Bet pēc tam es tev stumšu tālāk, es tev vecais, ejam tālāk, es redzu, man ir vēl kilometrus ar tevi jānāk, tad tu esi 10 metros jau norubījies, tev pietiek cūkas, ne motoriņš nestrādā. Tas ir, un tāpēc Bībelē teiks, ka laba sabiedrība dod tev labu rezultātu, slikta sabiedrība dod tev sliktus rezultātus. Tas ir kā par sekām, ka mēs runājam. Un uz ko tu ej, kur tu gribi. Ja tu gribi lūzi, un teiksim, daudz saka, jā, tu lūzer, winner, ne tādā kontekstā, nebūsim rūpīgi. Cilvēks nav, ja cilvēkam neiet dzīvē, viņš nenozīmē vienmēr, ka viņš ir lūzers. Viņam vienkārši nav kāds iemācījis, viņš nav dzirdējis, nav neviens pateicis, ka tev vajag iemācīties. Laba draudzība nozīmē arī to, ka tev nosēdina priekšā, zin, kas ir vecais. Tev šito vajag izlasīt, tev šito vajag iemācīties, vai ne? Nevis redzēt, lai viņš tur pats tur gāžās gar zemi, vai ne? Tā ir draudzība. Tas ir draudzība. Draugs atnāk pie tevi un pasaka, klausies, sapuriņ tevi, celies augšā. Pietiek kost, ejam. Es paskatījos kādu 5 dienas pakodu, man apnika. Tā kā tava akna sāk nogurt. Dosimies uz baznīcu. Tavas cigarešu paciņai ir pienācis limits. Šitam tev vairs nevajag. Tā, tas tā no humora. Ir džeki, zin kā, nav neviens, kas pasaka džekiem, beidz strīdēties, beidz ņemties, beidz grauds ap sevi dzīvi, beidz lauzt dzīvi sev apkārt. Sāc domāt, kāpēc tu savā vecumā vēl lauz dzīvi, sāc izaugt, sāc štukot. Kas notiek ar tavu psiholoģiju, kurā posmā tu tā kā esi iesprūdis, sāc būvēt dzīvi. Ne? Un tas ir jādara par draugiem, ģimenei, čomiem, es nezinu, tie ir tavi čomi, tā ir tava sabiedrība čomi. Ja? Lūk, otra lieta, ko es gribēju akcentēt, ir tiešām klātbūtņības svaidījums. Bieži vien mēs nerunājam, nevienās organizācijās, pat atnākot, kā mēs bijām uz draudzi vai kā, mēs nesakām, lai mēs esam kristieši.
Tas, teiksim, vai nē, neko nemainīs. Bet vai mēs esam vai neesam, tas ir diezgan svarīgi. Un ja mēs varam saukties un skaitīt pantiņus ikdienā un glābties un tā tālāk, bet tas var neko mums nemainīt. Tāpēc tas, ko mēs runājam kā metanoia, jeb atjaunots prāts, ir ļoti būtiski. Jo, ja tu noskaiti pantiņu un nākošā dienā tev iet pa vecam, tad tavam pantiņam bija tikai dziļi emocionāls pieskāriens. Bet vai viņš bija garīgs notikums? Vai tavā dzīvē metanoia saslēdzās ar zināšanu un saprātu, ka jā, tev dzīve mainās. Un tas ir tas nopietnais gājiens. Dažam cilvēkam notiek šitā, dažam cilvēkam tas notiek 10 gadu garumā, citam 30 gadu garumā. Ne man, tevi svērt. Un tev arī mani nav svērt. Saprot, kāds ir? Mēs esam brīvi cilvēki. Un mēs esam Kristu. Ot, ja es redzu tavu dzīvi, teiksim, ja tu esi apnāk, tu saki, es esmu Dieva dēls, esmu ķēniņš, es rakstīju draugam vakar uz telefonu, saku, mēs esam ķēniņa dēli. Mēs esam ķēniņa dēli. Mēs esam ķēniņa dēli. Ķēniņa dēli neatnāk. Vai jūs gribiet mums iepazīties? Ķēniņa dēli tā nedara. Viņi ienāk iekšā, labdien, tink, tink, mēs dodamies tur. Un tā dara ķēniņa dēli. Un mēs tā izdarījām, vakar baigi forši. Ļoti patīkam, brīnišķīga vieta. Cilvēki to sajūt. Ko vēl sajūt? Klātbūt. Tev obligāti nav jārāda, es esmu kristietis. Tev kristietība piedod, viņi pārbaudīsies tajā brīdī, kad tam nekristietim, kas tur pagānus pielūdz un tur, nezinu, līgodi nāk virsū mums. Tam nekristietam vajadzēs to palīdzību. Un tur es gribu redzēt to kristietību. Un tajā brīdī, kad tev pagāni visi tev sāk zvanīt uz telefonu, braucam kost līgo nāk, tu domās tā, Džeki, man ir cits piedāvājums. Nu, vienalga. Tas ir Jolants versijā, ja? Jā, kas iedomās. Jānis uzbūr citu ainiņu. Jānis, nevis Jānis brauc, bet Jānis atbild, braucam tad pie manis. Jā, nu lūk. Tā kā tās formulas ir savādākas, un tad tā kristietība jau nav tajā, ka tu atnāc ar brāļiem Kristu un var uznākt uz čorģi kancels un smuki runāt. Es zinu, citu vakar bija ļoti brīnišķīgs notikums, jo es redzēju un dzirdēju Dievu vīrus, kur no sirds runāja un dalījās ar savu atklāsmu. Un tādas kolosāls liecības bija. Un arī tās bija no sirds liecības. Sirds, tur tas pats mācītais Ginko, kas mūs arī uzaicināja, es domāju, viņš šo kustību ir aizsācis. Un viņam ļoti labs stāsts bija par viņa dzīvi, un tur var redzēt Dievu. Bet tas, ko es saku, kad mūsu tas svētījums, mūsu kristietība, mūsu tas kodols ir varbūt ar aizvērtu muti, bet tajā brīdī, kad mēs redzam reālā pasaulē uz ielas, mēs redzam džekus, vai tavā darbā, vai tavā dzīvē, vai tavam draugam varbūt, kuram reāli vajag Dievu pieskārienu, vai tu esi, un varbūt tu gribi, bet tu neesi. Varbūt tu gribi, bet tev nav konekts. Varbūt tu gribi, bet nesanāk. Varbūt tu gribi, bet nesadzird. Varbūt tu gribi un tā tālāk. Tad te ir jātrenē garīgais biceps. Tev ir jātrenē pa dzīvi tavs garīgais spēks, tavs konekts. Viņš ieslēdzās, vai tu gribi, vai tas strādā. Vai tas tiešām ir reāls. Vai tas ir tikai izdomāts. Vai tu vari, vai eņģeļi atbild uz tevim, vai debesis rēģē uz tevim, vai ir šī te garīgā mantība. Un es redzu, ka gadu laikā mūsu draudze ir izaudzis svaidījums. Es to jūtu, es to fiziski izjūtu. Un es redzu, ka jūs katrs esiet jau citā līmenī, kā jūs bijāt iepriekš. Tas ir nācis caur apziņu, caur saprātu, bet arī caur svaidījumu, caur lūkšanām, caur spēku. Un es gribu jūs izaicināt. Jūs vienkārši sākiet dzīvē, ko pielietot. Vienkārši. Un tas nenozīmē, ka jums ir jāiet ar karogu un lozumu, kā tagad priekšvēlēšana kampaņā tur iet ar šitādiem visādiem. Kad es darīšu to, darīšu šito. Tu redzi problēmu, nāc un pavēl tai problēmu aizvākties. Nelūdz, nepielūdzies. Pavēl un maini, kā Dieva dēls. Un jūs redzēsiet liels izmaiņas. Svaidījums kā tāds. Vecajā derībā ļoti lika uzsvaru uz šo te praviešu svaidījumu un uz ķēniņu svaidījumu un bārdas bija un eļļas lēja. Un tas bija tāds pusfabrikāts, ja ceļš līdz krustam.
Un tas bija tā iesprūdis tādā jēgā, ko sauc par veco derību. Tā bija derība starp Izraēlu un Dievu un tā tālāk. Ja, tur vairāk derību, mēs to zinām. Bet tas vēl joprojām, kā apustulis Pāvils raksta, bija nepilnīgs modelis. Šis modelis nestrādāja. Tāpēc bija Jēzus, bija krusts un Jēzus derība ar tēvu. Un šī derība tēvu iegrūda mūs visus svaidījumā. Tagad, kad mēs esam šito sapratuši, uz mums sāk tā mantija augt. Dažādas mantijas, dažādas sajūtas, dažādi virzieni. Viens ir gudrs, viens ir uz brīnumiem, viens ir redz, vienam ir reformācija. Varbūt ir kombinācijas. Un visnotaļ ir tas kombinācijas. Cits ir gudrs uz naudas pelnīšanu. Arī ir mantija. Tu citreiz ar tiešām nopietniem uzņēmējiem parunāt, tu domā, viņš tups kā zālaks. Pa dzīvi, pa teātri nemāk parunāt, arfa nezinu, ko nozīmē. Arī labi, ja timpāns zina, bet viņš, kur iet, viņš vienkārši nauda ap viņu tā kā tāds puķis, tā kā multfilmā. Pļuk, pļuk, pļuk. Nopietni. Tad skaties, ko mēs darām baznīcā. Mēs šitās cilvēks ienāk pie mums baznīcā un nesiet tā. Tagad tu būsi brālis vai māsa Kristu. Tu saprati? Tagad tā, tu Jēzu pieņēmi, labi pieņēmi, mēs tev vēlnus izdzīsim vēlnus, jo noteikti vēlni tev ir. Ja tu nav. Mēs viņus atradīsim. Jo tev nav atradīsim. Ja neuzzīmēs. Mēs ir atradīsim. Tagad tā, šito to savu mantu liec malā. Ar šito biznesu tu liec malā, jo tagad tu būsi šūniņš vadītājs, un tad tu vadīs līderēs, un tad tu būsi evaņģelists, un tad tev būs vispār, tu būsi mācītājs. Svētdienās draudzes, svētdienās konferences. Svētdienās draudzes, svētdienās konferences, ceturtdienās šūniņš bija jāvad, trešdienās bībos, un kā Greiz skolas. Zini, kā cilvēkiem, kam nav ko darīt. Ir ko darīt, brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Katru dienu. Nestaigā pa klubiem. Nē, jūs nestaigāt pa klubiem. Tieši tā. Jā, koris taču arī vēl. Kā koris šeit ir 2 reizes nedēļas? Kurš dziedās korī? Vēl atradīsim kādu pienākumu starp sestdienas un svētdienas nakti. Skaties, kas notiek tālāk. Tas nakts lūkšanas aiznesām. Katru nakti. Nakts lūkšanas, tas ir jauniešiem. Nē. Lūkšanu kalns nav jauniešiem. Mēs esam online tieši? Kur gāja? Priekā kristieši. Lūkšanām ir jābūt. Bet ja mēs tā visu tā sagrupējam un tiešām tā jau ir bijis, kurš tad nav izgājis tam cauri pēc pilnas programmas. Un kā tad dzīvot bērniem? Pagaid, es sastīšu tālāk, tas nav viss. Tas nav visu. Bērni arī gavēja mazi bebīši. Dažiem labiem bērni arī gavēja. Jā, ziniet, kas notiek, tikai nestāstiet man, ka to jūs nesat dzīvē pieredzējuši kā baznīcas komunā. Ja? Tālākais ir tātad lielākie strīdi mājās notiek par ko. Tātad vīrs atnācis pie Dieva un sieva vēl nav aizbraukusi ar to autobusu. Un beigās mājās ir skandāls. Skandāls ir, kurš zina labāk Dievu, kurš zina labāk Bībeli, kāda atklās. Vai citā gadījumā vīrs neiet uz baznīcu, un sieva tagad sākas iet uz baznīcu, un sieva sāk vienkārši zāģēt to vīru, ka tu nepareizi tici, tev vajag Jēzu, un tad ir dek, un tā. Un beigās bez mazai laulības šķiršanās ir tāpēc, ka vienkārši cilvēki ir pārstresojušies. Nevis tā, kā tam vajadzētu būt, nevis viņš ir dzīvē atradis savu aicinājumu, nevis viņš ir iegājis savu aicinājumu, nevis viņš ir iegājis tajā Dieva svētībā, kā tas ir paredzēts, bet viņš ir vienkārši te pat pie skrūvītes, ar ko es sāku šodien, pie mazā mehānismu. Viņš jau ir aprījies, viņš jau ir vītni norāvis, viņš neko nevar izdarīt. Čau! Viņš jau ir iebloķēts, viņam jau ģimene jau karā un bizness sēžās, jo viņš ir tā kā, bizness ir jau jūkāra, cik es tāds biznesmīns neesmu redzējis. Un tad sākās trešais etaps. Tad trešais etaps ir tajā, viņš redz, ka viņam biznesa krīt, bet viņš vada šūniņu. Un tad viņš sāk dzirdēt baznīcā, kad ir,
Nu, jādara darbi, jo darbi ir tie, kas tavu dzīvi sakārto. Bet darbi bez gara, tas ir likums. Darbi bez gara ir likums. Tad es tev iedodu darbus, tagad darbi tādi. Ok, nāc un ziedo. Tu esi biznesmenis, tev krītās ienākums, bet tu vadi šūniņu, tu vadi līderu lūkšanas, tevis darbā nav. Tevis mājās nav. Tavs bērns audzina televizors. Come on. Bet tu apmeklē draudzi, viss notiekās, bet tu sāc domāt, kā lai es tu izpēru. Tu sāc nest 10. tiesu, tu sāc nest ziedojumus. Tu saka, es tagad nesīšu ziedojumus, jo tas ir tas ir ričākrieviski, bet mana stūre kuģis, ja, ar kuru es dabūšu uz priekšu savu mehānismu. Kā tu dabūsi to sievu uz draudzi, es nezinu. To mehānismu, saproties. Kā tu dabūsi to vīru uz priekšu, es nezinu. Un tas ir tas, kā tas notiek. Tā ir tā mākslīgā teoloģija. Viņa nav dzīva, tas tā nestrādā. Likums vispār bez gara ir, tas ir miris. Tie darbi bez gara ir miruši. Tas ir tas pats, par ko Pāvils runā, tā ir tā vecā pasaule. Viņš saka, šitas nestrādā. Mums ir vajadzīgs dzīves. Tā kā draugi, kristieši, mācītāji, nav mums cilvēki jābāž iekšā kastē un jāformē pēc mūsu mazā redzējuma. Saprot, katram ir sava mazā vajadzība. Mēs katrs dzīvojam kaut kādā savā lietiņā. Bet jums jābūt apkārt cilvēkiem, vai jābūt tā, lai jūs redzēt lielu redzējumu, uz ko mēs ejam. Risiniet savas mazās problēmas. Tas ir jārisina. Tev ir jārisina biznesa, tev jārisina izglītība, tev jārisina attiecības, tev jārisina draudzība, tev jārisina sabiedriskā dzīve. Visi kārtībā ar tevi. Bet ir kaut kas vairāk. Ir kaut kas vairāk, kas ir Dieva redzējums tavā dzīvē. Jā, ok? Labi, zini, kas ir? Pirmkārt, man ļoti patika, mēs iesākam šodienas dievkalpojumu, tas notika aizskatuvē. Mēs sākām runāt par tādām aktuālām lietām, un kā es jau biju uzrakstījis šodien, es gribēju lūgt vairākus mūsu cilvēkus, kas no Grace School, lai viņi izrauj cauri pāris jautājumus, numurus, par kuriem mēs runājam, tas visticamāk jums palīdzēs un man palīdzēs, un mēs uzbūvēsim šodien nelielu tādu diskusiju, dievkalpojumu diskusiju. Un es ticu, ka tev, kas šodien skatās šo dievkalpojumu, tas dos arī atbildes. Mums ir viens mērķis – reformācija. Reformēt, palikt uzvarā. Un reformēt to domāšanas veidu, kas ir iesēts gadu desmitiem, simtiem. Iesēts mūsu reģionā. Tas ir iesēts, lai mēs būtu zaudētāji, lai mēs būtu sadragāti. Lai mēs defaultā ienākot šī pasaulē justos vainīgi. Vēlreiz uzsvēršu, kad bērniņš piedzimst pasaulē, ne A, ne B, bet viņš redz, ir saule, ir koki. Lielā gadījuma skaitā ir mammas smaids, vecāku siltums. Tas ir normāli. Un tad gadu garumā mēs sākam viņu mācīt. Tāpat arī notiek kristīgajā vidē. Atnāk cilvēks, viņam ir šā moments, es tikko pieņemu Jēzu. Forši. Un tad es parasti gribu apstīties uz to cilvēku pēc 3 mēnešiem. Kas notiek? Kāda viņa dzīve? Vai viss ir mainīgi? Vai vispār kaut kādas kustības? Vai tas cilvēks sēž depresīvi? Labi, nevienmēr depresīvi, bet kas notiek ar šo cilvēku? Kāds viņu saturs? Es nepabeidzu vēl domu, es gribēju pateikt par svaidījumu un mantību. Tas runā pats pa sevi. Tu ienāc telpā, tu vari vispār nerunāt. Bet tas šits notiek. Viņš mainās. Telpa, atmosfēra mainās. Jūs pat iedomāties nevariet, ka jūs sākiet nākt draudzē šeit. Viss gaiss mainās, es to jūtu. Es esmu tā kā rādio. Un es redzu, ka jūs sākiet nākt draudzē iekšā. Jā. Es domāju, ka tie ir eņģeļi vienkārši, kur ierodās ar jums eņģeļi, jūsējie. Viņi tā kā, čau, mēs esam šeit, Pēter eņģelis, Jāņa eņģeli, kā tev iet? Mārītas eņģeliena. Labi, nepiesienieties vārdiem. Es apelēju. Restīvi, tas mainās. Un tas ir tas, kas jums ir jānes šī pasaulē. Ja? Būtiska, un mēs tūlīt runāsim par to. Šodienas tēma ir vecā pasaule un šodienas pasaule. Jēzus daudz runā par pasauli, kas ir par pasauli. Viņš runā par pasauli, par laikmetu un par laika tādu, viņš saka, ir kaut kāds pasaulīgs pasauli. Un tad mēs lasam, tas ir no
Pāvila vēstuli romiešiem, piemēram, mēs lasām, ka pasaule, jūs nesat šai pasaulē, pasaule, šis te vārdu formulējums. Un kā mēs reāli dzīvē to uztveram? Kas tā ir pa pasauli? Tā ir Rīga, tā ir Latvija, tā ir garīgā pasaule, tās ir manas uzvedības pasaule, vai ko viņi ar to gribēja pateikt. Un te stājās tas moments, kur mācītājs saka skaidrot. Lūk, tu esi tajās rokās, kurās rokās ir mācītājs tajā brīdī. Viņš tev saka skaidrot, kas tad ir tā pasaule, ko Jēzus domāja, kura pasaule aizies bojā, vai viņa aizies bojā, kā tas notiks un kā man to saprast. Nu, lūk, te mēs arī tajā brīdī iebraucam, tādā vagoniņā, jo pagājušajā nedēļā es runāju par to, ka liela daļa no kristīgās pasaules, un mūsu ieskaitot 20 gadu garumā, mēs braucot vienā ātra vilcienā, ko sauc vilciens uz debesīs. Nu, pat vilciens ne uz, bet vilciens pa debesī. Mēs sēžam šitajā, atkal aizmirstu vārdu, tamburā. Mēs pat neesam vagonā iegājuši. Mēs esam iekāpuši tamburā, un kā uz Rīga Jūrmalu, un tās durvis nepaveram vaļā. Mēs pat neesam vagonā iegājuši. Mums ir svarīgi, šitien ir tā rokas bremze, te ir tās ručkas, podziņa. Podziņa, vēl viena podziņa, un nedomājam, vai tas durvis var atvērt vaļā. Viņš šitā uz priekšu varās uz durien, vai mums šitā mēs jāpārtāt. Nē, mēs podziņa. Brāļi un māsas, kur ir podziņa. Tā podziņa ir tāda. Un mēs vienkārši 3 gadus no vietas par podziņu. Tur ir vagons. Mēs nekur netiekam. Un vēl interesantāk, ja es jums saku, ka tas vagons, viņš nesās gaismas ātrumā, jau pa debesu teritoriju, viņš jau nesās. Viņa priekšgalā stāv Jēzus, viņš ir viss kārtībā. Es jūs te tamburā paņēmu. Kur ir konduktors? Konduktora nav, neviens biļetes depot. Jūs pa zaķi. Latvieši, jūs brauciet pa zaķi. Jēzus pa jums samaksā, jūs par to iedomāties. Zaķi brauc. Jā. Nu ko, tev bija labs jautājums, es virzīšos tavā virzienā, tas bija Lūkas 8. Ko es darīšu? Mēs paņemsim pāris raksturvietas un mēs par viņam parunāsim. Un mērķis mums ir tātad saprast, kas tad ir, kā mēs to redzam. Un es neesmu gatavojies, Robis man uzdeva jautājumu, ne tikai man, bet arī Arpidāņa ģimenei, un mēs sēdējām pirms dievkalpojuma un runājām. Un tas, es domāju, noderēs pilnīgi visiem. Tas būs ļoti labs teoloģisks krustojums. Jā, Lūkas 8.4. 8.4 tas ir, kur tā līdzība, ja tā ir vajadzīga. Viss mierīgi. Bet tā principā no 9. Jā, bet kad daudz ļaužu, šis ir moments, kā mēs lasam Bībeli, ko mēs tur atrodam, kas ir, ja mēs ņemam vārdu, tad mēs viņu bieži vien tā, mēs pavirši, tas nesaka, tu paviršos, es vispār saku, mēs, es vispārīgi. Es domāju, tie, kas bieži vien lasa Bībeli. Mēs vai nu lasam Bībeli jau noprogrammēti, jo mēs esam 100 reižu dzirdējuši tādas dievkalpojumus, konferences, līderus un draugus, kur ir jau pateikuši to, bet mums nav bijis enerģija, laiks tā kā nofokusēties. Un to vietu kārtīgi saprast. Saprast. Kad teikts? Kam teikts? Kam? Kad? Kam? Kāda teritorija? Kam? Kad? Kāda teritorija? Kur tas ir? Tas ir Rīgā, tas ir Izrēlā, tas ir pie jūdiem, tas ir pie citām tautām un tā tālāk. Bet mēs dzīves nogurumu pēc, mēs vienkārši raujam līdzi to, reku tas ir rakstīts, kaut ko pa plus mīnus atceros, un ņem un ēdu to, un vēl citiem sludinu. Un beigās esam noguruši, mēs un pārējām aizšauši garām. Grēks. Aizšauši garām grēks. Ja? Teiksim, viens no tiem stereotipiem arī ir tas, ka ļoti daudz sabiedrībā ir šis te pierunātais, ka tici sev. Vai ne tici sev. Tas taču Bībelē rakstīts, tas ir kristīgi, vai ne ticēt sev. Nekur nav rakstīts, ka tev ir jātic sev. Tev ir rakstīts, ka tev ir jātic Jēzu. Ja? Tas taču Bībelē rakstīts. Tur ir tādas lietas.
Un tie ir tie ievazājumi, kas ir, viņi tā sabiedrībā ievazājas, tikai tāpēc, ka nav pietiekami enerģija veltīt, lai to izsaprastu. Doma skaidra? Tagad tavu vietu. Bet kad daudz ļaužu bija sanākuši un cilvēki no visām pilsētām pie viņa sanāca, tad viņš runāja līdzībā. Sējējs izgāja sēt savu sēklu, un sējot citu krita ceļmalā, un to samina, un putni gaisā to apēda. Un cita krita uz akmeni, uzdīgusi tā sakalta, tāpēc, ka tai nebija slapjuma. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga, līdz ar to nomāca. Bet cita krita labā zemē, tā izdīga un nesa 100-kārtīgus augļus. Tos acīs viņš sauca, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird, bet viņa mācekļi viņam vaicāja, ko šī līdzība nozīmē. Šeit es gribētu apstāties. Tātad, ko mēs redzam? Uzreiz ātrais, ko jūs dzirdiet par šo vietu? Tātad, ar ko viņš runāja? Kam viņš to visu teica? Kas tie bija pa cilvēkiem? Jūdi. Nu, es jau to pateicu vienkārši. Maziņš ātrs feedbacks. Es zinu, nāksies jums spēlēkai šūnai pastrādāt šodien, bet, dodam virsū. Tas jūs uzaudzēs, tas jūs atbrīvos. Tad pirmais, ar ko viņš runāja. Palcīsim vēlreiz. Bet, kad daudzi ļaužu bija sanākuši, tad pirmais, tie nebija viņu mācekļi. Tikai. Tie bija mācekļi ar viņu kopā un liels ļaužu pulks. Cik daudz ļaužu bija sanākuši? Un cilvēki no visām pilsētēm pie viņa sanāca. Tātad pie viņa nāca jau cilvēki, kas nāca no tuvējām pilsētām. Visas pilsētas, nebrauc no Latvijas neviens. Tur skaidrs, loģiski, vai ne? Tur brauca no tuvākam. Tas, ko mēs bieži vien Bībelē lasam, tas nav tik globāli, kā mēs to stādamies priekšā. Un es pat pieļauju, ja mēs tagad parakstāmies grieķu valodā, mēs atradīsim, ka tās ir tuvējies pilsētas līdzvērtīgi, kad Jēzus izsūtīja mācekļus sludināt tai teritorijai, ko mēs tulkojam, kas ir īstenībā pirmoreiz, ka viņš izsūtīja. Nevis visai pasaulē, bet tai pasaulē, kas bija apkārt, kurai vajadzēja glābties. Viņš veda cilvēkus glābšanā, viņš viņus kā mesija glāb, viņš viņus instruēja. Okay? Šeit ir līdzīgi, te ir dažādas tautas, dažādas pilsētas, te ir dažādas pilsētas, te ir dažādi cilvēki. Pārsvarā tie bija jūdi. Ja mēs skatāmies vēsturiski, mēs zinām, ka jūdi, viņi bija vairāk kā krievi saka nabažnieki. Un bija izraēlieši vispārīgs jēdziens, un jūdi bija tie, kuri gāja nevis tikai uz sinagogu, bet uz templu. Ja? Templis bija simbols vecās derības, mācībai, visam tam, kam viņi ticēja. Tad, tas pirmā doma tātad. Viņš nerunāja tikai ar mācekļiem, bet viņš runāja ar dažādiem cilvēkiem, kuri bija vecas derības, mēs to saucam šodien jau par veco derību, kuri bija sinodālajā ticības modelis. Ne ar vienu citu viņš nerunāja. Okay? Tas ir skaidrs. Tālāk, jūs man pasakiet, ja ir Dievdēls, ir Mesija, ir Jēzus, un viņš runā ar tautu. Un viņš ir atnācis ko izdarīt? Viņš ir atnācis viņus izklaidēt, ziedojumus savākt. Ko viņš ir atnācis izdarīt? Ko viņš dara? Viņš sludina debesu valstību, jo arī mācekļiem viņš teica, ka izejiet un pasakiet, ka debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Arī tēvu reizi viņš saka, tēvs debesīs, lai tavs prāts un debesīs un ir zemes. Ja? Tad viss message, par ko viņš runāja, tu, draugi, tūlīt būs kaut kāda kataklizma. Un man ir jūs jāiemāca. Un es runāju par izmaiņām. Un viņš nāk pie kā? Viņš nāk pie tautas, kuras saprot, ko viņi viņiem saka. Ir tā? Apmēram pielec tā doma. Tas, ar ko viņš nodarbojas kā mesija, viņš nāk pie tempļa cilvēkiem, viņš saka, nāk izmaiņas, ir kaut kas cits. Ir kaut kas cits.
Un es jūs esmu gatavojis gadu simteļus. Pravieši ir runājuši. Jūs ejiet uz sinagogu, jums to vīri ar pēsakiem māca. Jūs augiet ģimenē, jums par to runā. Tagad pasaka man, kas ir sējies? Nu, te tālāk viss jau ir paskaidrots, bet... Tēvs. Jā, neaiziet uz turieni. Tas jautājums bija vislielākais tieši par... Mēs nonāksim tūlīt. Es gribu to secību, lai sanāk tev par secību. Ja? Tagad, nākošais posms, ja mēs saprotam, kurš ir sējējs, tad viņš nav nekas cits. Sējējs, viņš atnāk un gadu simtus viņš stāsta. Viņš sēja, nāks Jēzus, būs glābšana. Es redzu, jūs esat nepilnīgi, es redzu, sistēma nestrādā, jums būs glābējs. Tas ir viena no lielākām kristietības cilpām, es gribu, lai jūs sadzirdēt. Mēs domājam, ka jaunā derībā mēs nonākam tādā tā kā glābšanas kambarī. Un tikai pēkšņi Dievam tā kā pieleca, kad kaut kas nav labi. Un tad mēs nākošais domājam, kad Jēzus tā kā mums atved uz paradīzi. Un mums liekas, ka tā ir kaut kāds kļūdas labojums. Bet ko jūs teikt? Ja es teiktu, ka Tēvs debesīs jau no paša sākuma grib atvest visu zemi pie sevi. Ja Tēvs debesīs, tas, ko viņš patiesībā izdarīts ar Jēzu, kāpēc viņš tos 100 gadus ar praviešiem runāja, kad es jūs izglābšu. Jesaja teica par Jēzu tik skaistus vārdus. Visu laiku par to gāja runa. Es jūs ņemšu, jo viņa sapnis viņš redzēja jau pašā sākumā, kā dabūt pasauli atpakaļ. Viņš tāpēc iet kā sējējs, un viņš sēja. Es gribu dabūt nevis tevi uz ēdeni, bet es gribu tevi dabūt pie sevīm. Un tas, ko Jēzus izdarīja, viņš ielika viņu tēva sirdī. Mēs esam pie viņa jau. Mēs pat neesam starposmā, starpieturā, ēdens dārs, paradīze. Mēs esam debesīs pie tēva sirdī. Tāpēc tēvs iet un sēja. Tagad tā. Ja mēs saprotam to, es jūtu, ka Svētam garam patīk, ko mēs runājam. Ja mēs saprotam to, ka tēvs ir nācis un viņš sēja to sēklu. Vienam pielec, vienu noknāpā, vienu gadsimti norauj, viena kultūrvēsturiskais mantojums norauj ciltu. Tiem nepielec, tiem ir kari, tiem ir jauna mācība uzradusies. Un viņi nedzird par to vienīgo, ka debesu valstī ir tūklāt pienākus, ka debesu valstība ir domāta tev, ka debesu valstība ir aktīva tavā dzīvē, tavā. Un tā pamazām tas viss tiek aizēmts. Viņš ko saka mums to? Nē, viņš saka tiem, ar kuru viņam bija derība. Tie, ar kuru viņam bija derība, viņi pilnīgi citā statusā nekā Latvija, Igaunija, mēs. Tie, ar kuru viņam bija derība, tie bija jūdi, tas bija Izraels. Lūk, ar ko viņš runā. Pirmkārt, viņš nerunā ar mums. Otrkārt, viņš runā ar viņiem. Treškārt, par ko viņš runā? Par šī te sēkla, ja? Tas jautājums, ko tu tagad jau gribi noskaidrot. Krita labā zemē, ja? Tur ir paskaidrots. Uzdīga un nesa. Jā, un tā. Visas grēka formas un tas, kas ir labvēlīgā zemē, bet tas galvenais jautājums bija tātad, kad Jēzus stāsta, bet viņš sacīja, jums ir dot zināt Dievu valstības noslēpumu. Jā. Bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Ok, ļoti labi. Un tagad skaties, kas piesita Jēzu krustā? Ebreji ar romiešu rokām. Mēs zinām, ka pēc būtības visa pirmā draudze jau pēc krusta un draudze, mēs zinām, pa ciešanām mēs šodien runāsim, ka visa pirmā draudze cieta nevis no romiešiem, kā no tās varas, kas bija teritoriālā vara, tikai no Nērona viņa cieta pēdējos gadus, kas bija aprakstīts atklāsmes grāmatā. Bet viņa cieta no Izraela reliģiskiem līderiem. Ja mēs to zinām, tad kuri atbilst sēklai? Kuri neredz, kuriem ir pateikts, kuriem ir gadsimtiem stāstīts, bet viņi tupī un neredz.
Es nolasīšu no savējās Bībeles vēlreiz, vienkārši lēnāk un skaidrāk. Jā, ok. Bet viņš sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpums. Jums, kam jums, cilvēki, kuri stāv apkārt un māca. Jums tiek stāstīts, vai ne? Mācekļiem viņš to saka. Bet viņa mācekļi viņam vaicāja, ko līdzīgi nozīmē, bet viņš sacīja, kam viņš pats vai tikai mācekļiem, vai tikai mācekļiem. Tieši tā. Jums ir tātad dots skaidri saprast. Saki man, vai viņa mācekļi vispār saprat, ja pēc, kad vēlāk Jēzus prasa piemēram Pēterim, kas es tev esmu? Viņš tur atbild. Pēc tam, man bija pāris dievkalpes apkārt. Tā bija reāla ticības evolūcija. Neba viņi baigi saprata, neba tur bija kā. Viņi dzīvojās ar viņu kopā, bet līdz galam viņi vispār tur nesaprata. Viens teica, tu esi Dieva dēls, cits teica, tu esi Mesija, cits teica, tu esi skolotājs un tā tālāk. Tie baigie posmi, un tieši to viņš arī parāda. Cilvēku sapratni ir dažādi pa lietām. Okay. Tad, kad viņš saka, ka jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpums, tas, ka viņš saka, ok, ja jūs saprotiet, ka es esmu Mesija, un es jums saku, ka jums ir jāglābj. Jūs ir jāglābj. Es jums saku, ka teritorija šī te viss, Jeruzalem, viņi tiks iznīcināti. Un būs cilvēki masveidā ies bojā. Un es esmu sūtīts jūs masveidā izglābt. Ļoti loģiski. Jums tas pielec, jūs to saprotiet, jūs to apēdiet. Bet farizēji gadsimtiem, viņiem ir aizvērsts acis, viņi to neredz. Viņi to nepieņem. Viņi to neredz, viņiem ir aizvērsts. Tas ir tas pats, ko Pāvils vēlāk runā, tas pats, ko mēs redzam baznīcas vēsturē. Tas ir tā atbildi. Tas vienkārši. Un kā tur tāda? Tad vēlreiz ilsīšu. Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumu, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Jautājums ir, vai tiešām viņš tā teica, arī mēs varam par to strīdēties, bet viņi neredz, viņi nesaprot. Tas ir pilnīgi skaidrs. Farizēji paņem un Jēzus piesit krustā. Viņi neredz. Viņiem pateikts, viņiem nepieliks. Un tad tev interesē arī tālāk, ka šī līdzība sēkla ir Dieva vārds, bet kas ceļmalā tie, kas dzird un vēlns nāk no viņiem vārdu, noņemt un tā tālāk. Jā. Nē, es tieši par to. Ka vieniem ir dots un citiem noņemts. Tev ir cits tulkojums? Nē. Gribu pavērt vaļā tulkojumu? Viss, aiziet. Nolasi. Okay, nākošais. Viņš sacīja, jums ir dota mana sirds, lai jūs varētu saskatīt Dieva valstības noslēpumus, kas ir apslēpti, bet tiem, kam nav klausīgas sirds, mani vārdi ir tikai stāsti. Lai gan viņiem ir acis, viņi ir akli pret to, ko es saku. Patieso nozīmi, un lai gan viņi klausās, viņi nesaņem pilnīgu atklāsmi. Bet tā ir cita Bībele tev. Nē, skaties, tas ir pareizi, tas ir normāli. Es jau teicu, mēs varam atvērt grieķu tulkojumu, mēs skatīsimies savādāk. Es vienkārši ar saviem vārdiem tev mēģinu izskaidrot to pašu, un vēsturi rāda, ka tieši tas arī ir, un tas ir lielākais, tā ir tā traģēdija. Tas dēvs ir traģēdija tieši tajā. Man šitā vienīgā Bībele ir, un man ir bezjēdzīgi viņa lasīt. Tev ir 100 pareizi, ko tu te uztraucies? Nē, šito man lasīt bezjēdzīgi. Tulkojums ir tāds. Tātad kristieši, kas skatās tagad dzīvo video. Vēlreiz. Šis tas stāsts. Mēs atveram vēl tulkojumus, mēs paskatāmies dziļāk, bet šis stāsts ir par to, kad vieniem, Robis saka, viņš saka, vieniem cilvēkiem Jēzus it kā atver, un citiem nē. Sorry, tā vēsture rāda, arī īstenībā mūsu ikdienas sadzīve. Neskatoties to, ka viņš īstenībā nerunāja par šodienu, viņš nerunāja par mūsu teritoriju, viņš runāja konkrētiem cilvēkiem. Viņš uzsvēra to, ka jūs, dēļ tās sirds, jūs nedzirdiet. Un tie bija tieši farizēji un sinodālā visa reliģiozā sistēma, kur arī viņi ļoti drīz no šīs vietas piesita krustā. Pēc tam, starp citu, vajāja draudzi. Ilgi.
Un tāpēc mēs lasīsim šodien tās vietas, kas ir par to, kad ir ciešanas, ka ir sods un tā tālāk. Un kristietība iekrīt vienkārši cilpā un nav ne žēlastības vairāk, ne miera, jo taču ir rakstīts, ka jums būs ciešanas, jo taču ir rakstīts, ka jums būs krieviski gaņeņi, ka jums vajāšanas. Super! Es gribēju pateikt tev paldies, šī ir ļoti laba vieta, un tu reāli es ceru, ka iztīrīji daudz ticīgiem atbildību. Tātad ir milzīga atšķirības starp šodien, starp Jēzus padarīto darbu un to, kā Izraels nāca savā glābšanā. Tas, ko tu pieskāries, tas ir kā Izraels nāca savā glābšanā. Viņš glābās. Tas Izraels. Tie jūdi. Viņi neglābās daudzi, jo viņiem bija aizvērtas smadzenes un viņi bija savā sinodālajā sistēmā. Tu šodien arī vari klausīties šo dievkalpojumu un pateikt, nē, zini ko, es aiziešu uzlūkšu svecīti, es aiziešu uz savu dievkalpojumu, es aiziešu izdarīt kaut kādas lietas, jo Jēzus man glābs. Un tu vari sadzirdēt, kad Jēzus tev ir izglābis, un tu esi Dieva žēlastībā, un tev ir iedots pauvērst. Lūkaši. Tā kā paldies tev par komentāru. Ok, es jau īstenībā, kas nezinu, es uztaisīju tādu gājienu. Mums ir iknedēļas trešdienas, saucamā Grēšas skolība žēlastības skola. Mēs tiekamies ļoti sen jau, es uzskatu. Jo, kad es mācījos Bībeles skolā, bija 3 mēneši. Es neatceros, cik tu šausmīgi daudz naudas bija jāmaksās savā laikā. Bija kurs, ja? Mēs to darām mūsu draudzē. Mums ir žēlastības kurs, tāpēc šodien žēlastības kursa adoptus. Es aizsūtīju katram adoptam, kas bija pēdējā nodarbībā, dažas sentences, es lūdzu sagatavot kāds par vienu vietai, jo tās būs revolucionāri, jo es gribu, lai jūs parādiet pēdējo mūsu tēmu, par ko mēs runājam, par žēlastību, par likumu un par sodu. Un es gribu, es došu varbūt abiem tagad arbidāniem vārdu, lai viņi viens otru balsta, jo viņiem būs drošāk divatā, ja? Ko? Pasaki vēl, lūdzu, man tieši rakstu vietas kodu. Lūkas 12.4. Lūkas 12.4. Jā. Ok. Tiesa, viņi var jūs nogalināt, bet ko tad viņi var darīt? Jūsu dvēselē, jūsu būtības kodolā. Viņi neko nevar nodarīt. Saglabājiet savu uzticību Dievam, kura rokās ir visa jūsu dzīve, ķermenis un dvēsele. Tāpat arī tur zemāk rakstvietās ir rakstīts par tiem putniņiem, ka viņš rūpējas par putniņiem, par puķiem, par visu. Ja viņš tik krāšņi var ietērt gan puķis, gan rūpēties par tiem putniņiem, ja, cik daudz vairāk viņš par mums rūpējās. Un tad tālāk ir skaidrojums, kāda ir 2 vai 3 kanāriju putniņi, tur ir tagad tulkojums kanāriju putniņi pateikt. Cena, dažas sīknaudas vai ne, bet Dievs nekad neaizmirst ne par vienu, un vēl lielāku uzmanību viņš pievērš tev, līdz pat pēdējai detaļai, pat saskaitot matus uz tavas galvas. Tāpēc nebaidieties no visām šīm huligāniskajām runām. Tu esi vairāk vērts nekā miljons kanāriju putniņu. Iestājieties par mani starp cilvēkiem, kurus tu satiec, un cilvēka dēls iestāsies par tevi visu Dieva eņģeļu priekšā. Jā, un tālāk vēl vienā skaidrojumā par šo rakstu vietu bija teikts: klausieties, mani mīļie draugi, nebaidieties no tiem, kas iespējams vēlas atņemt jums dzīvību, bet neko vairāk nevar izdarīt. Tā ir taisnība, ka viņi var nogalināt jūsu ķermeni, bet viņiem nav varas pār jūsu dvēseli. Tas, no kā jums tā kā būtu jābīstās, ir Dievs, jo viņam ir gan vara atņemt jums dzīvību, gan vara ienest jūsu dvēseli ellē. Bet es par to paskaidrošu tālāk. Jā, vienīgais, no kā tev jābīstas, ir Dievs. Tātad no grieķu valodas elle tajā laikā bija grieķu tekstā burtiski ir hinoma ieleja. Tā bija ieleja Jeruzalemes dienvidu pusē, kur pastāvīgi tika dedzināti ekskrementi un atkritumi. Tā kļuva par jūdu metaforu mūžīgā soda vietai.
Līdz ar to nav teikts, ka tieši Elle ir tieši tā vieta. Jā. Thank you, Jesus. Jā, tur Elle nosauca par noteiktu Hinoma ielējai. Ja? Tā kā līdz ar to, tā kā mēs uzturam šodien Elle tāda vispār patiesībā nav. Jā, mēs tādu neuzturam, paldies Dievam. Tātad, draugi, es gribu, lai jūs nedaudz safokusējaties, jūs šodien Svētais Gars reāli atbrīvos. Tas ir fokus par to, ko jūs izlasījāt. Jums vēl joprojām ir, tad šodien mēs iztīram. Vai būs pēdējās dienas, vai būs sods, vai būs dzīšana, vai būs... Un viss šis te, visa tā melnā masa, un vai tas attiecās uz manīm šodien? Vai jūs nesat dzirdējuši daudz, kad jā, es esmu kristietis, jā, es esmu kolektīvā, jā, es esmu atnācis pie Dieva, un velns man uzbrūk, un cilvēki man uzbrūk, un mani nedzird, un pret manīm ir dzīšanas un sodi, un es esmu cietējis, es ciešu, tāpēc, ka pret manīm uzbrūk, jo tā taču Jēzus teica, ka tas viss tieši tā arī būs. Šī ir mūsu tēma. Lūdzu, turiet fokusu uz šo tēmu, lai mēs saņemam brīvību Jēzus vārdā. Tas ir globāli. Tātad, es lasu vēlreiz, Lauriņa, es neredzu, ļoti labu vietu tu izvēlējies. Viens pants pirms tam. Tāpēc visu, ko jūs esat teikuši tumsā, to dzirdēs gaismā. Un ko jūs ausī esat čukstējuši istabā, to sludinās uz jumtiem. Kā jūs domājat, uz kuriem jumtiem tas tika sludināts? Tas tika sludināts uz Jeruzalemes sienas jumtiem. Tas bija pēdējais laiks. Un ir tieši tāda raksta un vēsturiska Jāzeps Flavijs par to runā. Kad viens no pēdējiem praviešiem, kurš pirms Jeruzalemes krišanas bija uzkāpis uz jumtiem, viņš teica, ka viss pēdējais laiks ir pienācis. Mums visiem ir beigas, un jums ir jādod Dievam dzīves savs. Un es nepateikšu tad viņu vārdu, tas ir vēsturisks fakts, un ir rakstīts, ka viņš tajā brīdī pasakot visu to, nokliedzās, un viņš katru dienu runāja. Katru dienu, man līdz gadu no vietas. Katru dienu vienu to pašu no jumta. Izrēlā, Jeruzalemē, nomira un nokrita. Un tad Jeruzalemi ieņēma. Tāda fakta. Lūk ir šī vieta. Ejam nākošo plantiņu lasam tālāk. Jums saviem draugiem. Tagad tu kristieti. Es esmu 100 reizes šo vietu lasījis, apzinoties, ka Jēzus runā ar manīm. Nopietni, es esmu kristietis 30 gadus. Es tiešām, pēdējos 10 gadus varbūt es vairs tā nedomāju, bet, draugi, Jēzus runā ar ko? Tajā brīdī, kad tu meklē savā kolektīvā spiedienu, uzbrukumu, vēlna aktivitāti, uzbrukumu, tu balsties iekšēji uz ticību, ko tu šeit esi izlasījis. Bet ar ko Jēzus runā? Kur ir pati atslēga? Viņš saka, es jums saviem draugiem saku, nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu. Un pēc tam vairs nespēja neko darīt. Mīļie kristieši, vai jūs bijāt Jēzus draugi? Es nerunāju par tagad jūs par šobrīd pozitīvismu, ko jūs tagad saprotat, jūs esat Jēzus draugi, harizmātisko pozitīvu. Protams, ka mēs tagad esam. Bet Jēzus stāv un Jēzus runā. Ar ko viņš runā? Ar saviem. Viņš runā ar saviem apustuļiem. Viņš runā ar apustuļu draugiem, ar mācekļiem. Viņš runā ar cilvēkiem, kuri reāli pārdzīvos tūlīt genocīdu, kuri pārdzīvos nāvi, kuri pārdzīvos drausmīgāko notikumu pasaules vēsturē, vienu no trakākajiem kariem, kāds jebkad bijis. Viņš runā ar cilvēkiem, pie kuriem viņš nāca, lai viņus glābtu. Viņš runā ar cilvēkiem, kuriem ir jāsadzird tas, ko viņš viņiem saka. Viņš runā par to vēlāk, Mateja 24, mēs to lasām. Lūk, points. Bet tu, kristieti, dzīvo ar šiem vārdiem, tā kā tā būs šodien. Vēlreiz meklējam Jāņas 33.
To visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas. Bet turiet drošu prātu, es pasaulē esmu uzvarējis. Un tad es skatījos tulkojumus, visās citas bēdas. Tas burtiski nozīmē spiediens. Un pārnestā nozīmē ciešanas vai bēdas. Vai tu apskatījies, ko nozīmē vārds pasaule? To es neuzlūku. Tas bija jau domāts par viņiem. Jā. Viņu. Tā ir tā pasaule, kurā viņi dzīvo. Bet te ir vairāk, kas aiziet, par to raksturēt. Jā. Lai viņi varētu tevi pazīt, mūžīgā dzīvība ir pieauguša zināšana par vienīgo patieso Dievu, pretstatā viltus dievu. Un viss, ko mēs jums mācījis, ir tādēļ, lai miers, kas ir manī, būtu arī jūsos un dotu jums lielu paļāvību, kad jūs atpūšaties manī. Jo šajā neticīgajā pasaulē jūs piedzīvosiet nepatikšanas un bēdas, bet jums jābūt drosmīgiem, uzmundrinātiem, jo es esmu uzvarējis pasauli. Amen. Jēzus ir atņēmis šai pasaulē varu mūsu sakaut un ir uzvarējis to mūsu labā. Miers ir atpūta viņa uzvarā. Amen. Amen. Kāda pasaule? Ziniet, kāda pasaule? Viņš runā ar cilvēkiem, kuri šobrīd ir iegājuši tamburā, tie mācekļi, un viņš šeit ir vagons. Viņš saka, jūs esat priekšokarā, jūs esat priekšdurvī. Un šī pasaule, sinodālā pasaule, tas ir tulkojums no grieķu valodas, tā pasaule, viņš saka, nemīliet šo pasauli. Atcerieties tā raksturiet arī. Tas pats, mēs domājam, kad iet runa par vīna glāzi vai par aliņu, bet patiesībā viņš runā par citām konstrukcijām. Tas ir mums, tās ir problēmas. Bet viņš runā par citām konstrukcijām. Viņš saka, šī vecā sinodālā pasaule, nemīliet to, kas ir, jo es esmu gars. Tā ir miesa. To no grieķu valodas sauc par miesu. Tad, kad viņš runā šeit, to pašu viņš saka, pasaulē jums ir bēdas. Kad beidzās pasaule? Kurā brīdī beidzās pasaule? Exactly. Pirmais gājiens, kad beidzās pasaule, ir krusts. Kad viņš saka, viss stop, it's done. Darbs ir pabeigts. Beidzās pasaule. Sinodālā pasaule. Mūzes likuma pasaule. Romiešiem Pāvils raksta. Grēcīgā, velna pasaule. Tad 70. gadā sākās pilnais piepildījums un Dievu. Tas ir jau pēc līguma atmaksā par Izraēlu nepaklausību un to, ka viņi nepieņēma. Mesiju ir viņu sots. Lūk, kur ir vienīgā vieta, kur mēs jaunā derībā atrodam vārdu sots, jeb atmaksā. Bet tas nav tāpēc, ka Dievs ir ļauns, bet tāpēc, ka viņi paši uz sevīm pēc līguma pamata izsauc atmaksu. Un tā ir vienīgā vieta, kas notika Jeruzalemes, ko viņi paši arī reproducēja. Un kur ir rakstīts, pēc tā vairs nebūs nekāda soda. Nebūs nekāds Dieva sods. Punkts. Jūs esat dzīvē, jūs esat izpirkti, jūs esat pieņemti. Jēzus pasaulē ir ieslēgusies. Viņa ir iestartējusi. Piedodiet, ne jums to vērtē. Viņa darbs tas ir, ne jūs, jums ir dāvana. Lūk ir pasaule. Vecā pasaule, jaunā pasaule. Viss, kas ir vecais, viss ir pagājis. Un viss ir tapis jauns. Mēs emocionāli, dvēseliski, kā kristieši uzņemam to, šis ir mums vārds, vecais pagājis, viss jauns. Tā kā es biju grēcīgs, es te pieņemu Jēzus, tad es kļušu jauns. Come on, par to vispār īstenībā neiet runa. Piedodiet, iet runa par globālām, universālām lietām. Atnāca Jēzus un saka, viss vecais, visas derības, 4 derības ir beigušās. Viss tas ir nefunkcionāls. Viss ir beidzies. Un iestājās jauna pasaule. Jēzus pasaule, tēva pasaule, sirds pasaule, cits attiecības. Lūk, šeit viņš to pašu tavā rakstu vietā, viņš saka, pasaulē jums ir bēdas. Kam jums? Latviešiem? Denisam? Evitai? Bēdas ir savā virtuvē, kas jāstrīdās ar pašam ar sevi.
Bet tās nav tās bēdas, par kurām viņš runā. Viņš saka, ziniet ko, tūlīt jums būs problēmas. Jums būs bēdas. 70. gadā Nērons dzina pirmo draudzi, ja tam ne tik slikti ar to pirmo draudzi nebija. Mēs esam uzņēmuši to mesiču, ka visi pirmā draudzi visu laiku cieta. Un mums liekas, ka cik ilgi bija pirmā draudze vispār? Draudzes laikmets, kas zina? Jolanta, kas zina? Bet tu zini, cik ilgs bija draudzes laikmets? Skaidrs. 40 gadus. 40 gadus. Un ziniet, ko, mīļie cilvēki? 40 gadus, starp citu, ir tādi fakti, ka draudze bija arī eklesija. Mēs jau nenām tikai, ka draudze dzīna, draudze sita, draudze bija brīstamībā visu laiku. Kam tā viņi tik ļoti interesēja vēsturiski? Bija draudzes, kuras vadīja pilsētas dzīvi. Bija draudzes, kuras vadīja finanses. Bija draudzes, kuras vadīja sabiedrisko dzīvi. Un tas bija nevis, teiksim, 10 gadus, bet tas bija 20 gadus, 30 gadus. Un tikai pašās beigās Nērons, kad nāca Romas imperators pie varas, 60, ja nemalos, 68. gads. Ja? Tad bija grūti, jo viņam aizgāja ciet uz to, kad kristieši ir politiski aktīvi, viņi pārņems valsti, un viņš viņus sāka dzīt, un tad mēs zinām tos ļaunos notiekumus. Nebija tik traki, bet tā bija vēl joprojām vecā pasaule. Garīgi krustā līgums parakstījās pie krusta, bet vēl bija jānoskrien 70 gadi, 40 gadi līdz 70 gadiem. Un vēl Izraēla īstenībā pirmā draudze, mēs tāpēc lasām Pāvils, kad mēs lasām apustuļi, viņi runā, tu it kā vari just ar apustuļiem, piemēram, apustuļu darbos. Tu nevar īsti saprast, vai gluži, vai piemēram, apgraizīšana ir beigusies, vai, piemēram, gavēšana ir beigusies. Visu laiku ir prakses, kuras vēl joprojām no vecās dērības viņas iepinās. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņiem vēl nebija apgaismots prāts. Viņi vēl neticēja līdz galam, gluži. Tikai cita evolūcija bija. Pēterim prasa tagad, kas es esmu? Viņš rod savā līmenī. Tu esi tas. Paiet 30 gadi un Pēterim prasa, kas es esmu? Tu esi Dievs. Kas es esmu pēc 70 gadiem? Tu esi Tēvs. Tā arī mums, kristiešiem. Es šodien, yes, halleluja! Pēc 3 gadiem, Dievs ir. Pēc 40 gadiem es neko nezinu. Ja? Nu tā. Apmēram tā. Ok, tātad pirmais pasaule. Otrais, es gribu pateikt, ka ja jums ir iespēja iegādāties un jūs gribiet šīs te, bībeles, izzināt vairāk, es rādīju Olive 3 ir šī te aplikācija. Viņš vienkārši divas reizes nedomāja. Viņš uzreiz ielādēja aplikāciju un mēs jau tagad runājam adekvāti, vai ne? Kad redz, kā mums ar Robu sanāk runātām, ka es šito bībeli var nelasīt, nu kā? Tāpēc, ja tu man prasi, kā lasīt bībeli, es tev teikšu, varbūt, ja tu kā pirmo reizi normāli lasi, es teiktu, labi, ka tu nāc uz draugu. Nē, es lasīju biju pirms tam, bet ļoti iespējams, ka tas ir iemesls, kāpēc es to beidzu, tāpēc, ka bija šitāda. Yes, welcome back! Welcome back, brother! Laipni aicināts mājās. Jā, veids, tas ir... Nē, nu tā, teiksim, ja skatās, ka tas mērķis, teiksim, ir turēt paklausībā tādu, kāpēc nē, tad tas, ko no viņas, tautu turēt paklausībā, tad šis tulkojums Bībeles ir diezgan izdevies. Jā, izdevies. Tieši bija vēl glīka tulkojums izrādās, ir vispār bijis oficiāls pasūtījums no valsts. Kas to stāstīja? Mēs reždien vienu runājām par šito, kad... Propaganda buku? Jā, būtībā, jo viņš tik precīzi iespolē cilvēku. Vienkārši sagrupēs cilvēkus uz paklausību varai, sagrupēs uz paklausību mācītājiem, tik un pāris vārdi pamainīt. Jūs ziniet, es jums stāstīju, kad arī Mārtiņš Luters pamainīja vārdu par antikristu, ja? Kad mēs gaidām antikristu. Nebūs nekāds antikrists. Sorry. Antikristu Mārtiņš Luters ielika šo vārdu, tāpēc, ka priekš viņiem tajā laikā, komunā, viņi uzsāka kustību. Viņi uzsāka kustību pret katoļiem. Un priekš viņiem antikrists bija katoļu mācība. Un tas bija tas, ko viņi nosauca kā bezdievību antikristu pret svaidījumu. Īstenībā tas ir vārds pret svaidījumu,
Un vārds par to, ka cilvēki cīnījās, bija dažādas sektas Pāvila laikā, kur vienkārši bija pret Dievu klātbūtni, un kur vienkārši akūti pretēji pretojās vispār Kristus mācībai kā tādai. Pat it kā kristīgā vidē. Tātad vēlreiz pasaulē jums ir bērns, bet turiet došu prāti, es esmu pasauli uzvarējis, tas ir pabeigts akts. Pasauli ne par šeien, ne par šodien. Kas jums jādara tajos brīžos, ka jums šodien nesanāk? Jūs nesākiet žēloties un teikt, ka es esmu tajā, nonācis tajā, jo tas nav par to. Jūs jau variet, protams, jau pasakas stāstīt. Kas jums ir jāiemācās? Ir jāiemācās nostāties varas pozīcijā. Jāiemācās nostāties ar šo te milzīgo Jēzus autoritāti un spēku. Jums ir jāiemācās nostāties, es atgādināšu līdz mūžu galam, Jēzus asinīm nav iztecēšanas termiņa. Tas nav piens, arī desa nav. Tas ir ultimate weapon, tas ir mūsu stabilitāte, kosmiskā uztverē vispār, visumā, jo Jēzus ir turētājs visu. Mēs esam viņam. Un tad, kad mēs runājam par Jēzus asins spēku, tas ir, viņš šodien strādā, un viņš strādās pēc 1000 gadiem, un viss tas būs. Nav arī. Ja? Tāpat jums ir jāiemācās saprast, ka Dieva žēlastība tā ir dāvana. Tā ir dāvana, un nopelnīt tu viņu nevari. Un tātad miksētas žēlastības vēsts ir būtībā, tas ir antikrista message. Tas ir, ja tu liec savai draudz, ja mēs teikam kā kristieši, ar tevim runājam par to, ka tev ir jādara darbības, lai tu būtu svēts, tad piedod, tie ir velna meli. Pat ja tu viņiem svēti tici, pat ja tev ir šūniņi, kuri tam tici, tie ir velna meli. Velna meli liek tev pelnīt to, ko Jēzus īstenībā ar tēvu ir tev dāvinājis. Un tā ir dzīve, ko viņš tev dod. Kas tev ir jāiemācās? Tev ir jāiemācās atšķirt. Tātad atšķirt, tas ir darbs, vai tā ir žēlastība? Vai man māca tagad sistemātiku, vai man tomēr ir Dieva žēlastība, un man ir jāsāk mainīt. Varbūt, ka daudz zonas, kuras tu emocionāli gribi, lai Dievs tavā vietā izdara, vienkārši ir jāizdara tev ar savu dzīvi. Un varbūt ir citas zonas, kurās tu domā, ka tev ir jāizdara. Tu gaidi, ka Dievs, ka tu domā, ka tev jāizdara, bet Dievam ir jāizdara. Tāpēc tev ir jāiemācās vadīties un sabalansēt lietas. Un tas ir tikai no svētā gara. Tad, ja tu pavadīsi laiku, lūk arī tas piemērs par Ēliju no vecās derības. Kvalitāte, nevis virziens. Kvalitāte, Ēlijam bija super kvalitāte ar attiecībās ar Dievu. Viņš bija funkcionāls. Viņa lūkšanu Dievs dzirdēja. Ir ceļš vecā derībā. Un Elijas, viņš saņēma 2 tik svaidīgi. Tā kā Ēlijam bija, bet viņš saņēma vēl dubultā. Šodien mēs esam saņemtuši vēl vairāk, mums ir svaidījums vēl vairāk. Mēs šodien dzīvojam nevis vecās derības viņu figūriņos, bet mēs dzīvojam tādā spēkā, kurš ir bez limita. Viņiem bija limits. Jo, kā es zinu, ka viņiem bija limits? Ēlijam bija 1 svaidījums, un Elīsam bija 2 svaidījumi. Mums ir svētā gara svaidījums. Jā, pareizi, paldies par korekciju. Tas ir bez limita. Viņš tā, ka mēs runājam situācijās, mums ir problēmas, mēs netiekam galā, mēs iespolējam tādu halbicu, ka tur vienkārši jums ir jāiemācās savu ego apturēt un iet pie tēva. Nevis tu esi varenais, bet tēvs ir varenais. Un pateikt viņam paldies, un es esmu tēvā, ja es varu, un aiziet uz priekšu. Tas ir jādara. Un tā kvalitāte. Ikdienas kvalitāte. Ja mēs citreiz sūtam šīs lūkšanas kopā, tu skrien pa dzīvi, es saku, reku lūkšana, tagad es ielūdzu kaut ko. Kurā brīdī tu to telefonu atvērš, man ir vienalga, jo lūkšanai nav iztecēšanas termiņa. Aizej, ierūpīji to ziņu un aizlūdzu maniem kopā. Tu redzēsi izmaiņas, tu sajutīsi momentā. Tev svētais gars sāks darbināt. Ja? Ok, apmēram 20 minūtes paiesim caur rakstu vietām, lai iztīrītu pilnībā cauri jūsu vecos stereotipus par to, kas un kad Jēzus runā par ciešanu. Tad kopējais message ir tāds. Mēs
mēs runājam par lietām, kad lietas tūlīt notiks, lietas drīzas, un nevis ar mums vispār globāli ar kristiešiem notiks, kas mums ir iemācīts dispensionālismā. Tas ir no Schofield tās Bībeles komentāriem nāc 19. gadsimtā. Mums iemācīja baptisti, vasaras svētki, visi iemācījuši, ka tās sodi būs. Un tāpēc tas tev arī skaidrums. Kāpēc mums šitas viss? Jo amerikāņi ievazāja Eiropā šo te domāšanas veidu, kad būs pēdējie laiki, un šis te vārds attiecās uz to, noņemot šīs te akcentus, kam Jēzus runā, par kādu brīdi, un tā tālāk. Fokus noņem nost. Fokus uzlikt uz pēdējām dienām, tā kā uz sodu. Ok, tātad. Ko mēs lasām? Ok, paņemsim Mateja 5:10. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Amen. Tātad debesu valstība vajāti kad? Vajāti viņi reāli tiek vajāti līdz 70 gadam, saka, viņi tiek vajāti. Viņiem pieder debesu valstība. Viņi ies debesu valstībā. Viss. Tā ir fundamentāla lieta. Izipīzes. Ko? Nevis tagad, nē. Matejs 5:43. Mīliet savus ienaidniekus, lūdziet par viņiem, kuri jums uzbrūk, kuri jūs aiztieks. Atkal mēs domājam, ka tas ir teikts mums, bet Jēzus ar to īstenībā runā ar saviem mācekļiem. Labi, ejam tad vēlreiz es uzsveru šo te akcentu. Mīliet savus ienaidniekus, kas jūs aiztiek. Tagad arī tas ir Mateja 5. Jā. Mateja 5:43. Ejam tālāk. Lūkas 12:4. Viņš saka, I say to you. Viņš saka, es saku jums. Nevis es saku Latvijai vai jaunpiedzimušajai. Vai visiem kristiešiem, kur atnāca uz draudzi un tagad uzreiz viņiem velns uzbrūk. Zini, kā atnāca uz draudzi, reiz velns uzbrūk. Nē. Viņš saka, es jums to saku. Jūs jau to rulējāt, to vietu savu piedodiet, jā. Jāņa 16. Tas būtu svarīgāk varbūt. Ļoti konkrēti, ļoti precīzi, Jēzus. Jāņa 16:33. To visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasaulē esmu uzvarējis. Amen. Pirmais. Tātad, kam viņš to saka? Mums taču ir bērnas. Un vārds pasaulē mēs jau noskaidrojam, un vārds pasaulē mēs jau noskaidrojam, ka viņš runā par veco pasauli, kas ir sinodālā pasaules uztvere. Viņš jau runā par to. Ja mēs to zinām, vai mēs kaut vienu reizi mūžā vēl paņemsim Bībeli un lasīsim pa vecam? Ja mēs to zinām. Vārdu pasauli viņš izmanto kā veco pasauli, veco konstrukciju. Viņš runā garīgi, viņš runā, jums ir, jo vēl kas jums jāsaprot, Jēzus jau bija līdz krustam vēl vecajā derībā. Un jūs varat redzēt dažas darbības, kuras viņš izdara kā vecajā derībā. Es par to daudz neesmu runājis, bet varbūt dažiem nepatīs, īpaši baptistiem. Jēzus iegāja un kristījās. Tas bija simboliski, jo mēs zinām, ka, lai priesteris varētu ieiet iekšā templī, svēto svētajā, viņam bija kas jādara? Jāpiesinās pie kājas. Un tas par to striķi visi zina, tas ir labi. Man jau no bērnības patīk. Jā, man ka bija striķis un zvaniņš. Nē, draugi, viņam bija jāiekristās ūdenī, jo vārds kristīties no grieķu valodas, kā mēs saņemam Bībeli, tad priekš tevīm, ir iegremdēties. Pilnībā iegremdēties, draugi. Tātad ne duša tev garīgumu maina, bet iegremdēšanās. Lūdzu, jums, meitenes, paralēli. Kad Jēzus saka, kristījiet, ejiet un sludiniet, kristījiet. Viņš nerunā par dušu. Viņš runā par
māciet manu mācību, tāpēc, ka tie pirmajiem, ko viņš teica, ejiet, sludiniet, un viņš saka, māciet, debesu valstība ir tūklāt pienākus. Iegrūžiet viņus iekšā manā un svētā gara mācībā. Tas pats attiecās šodien. Draugi, tas, ko mēs sludinām šajā pasaulē, nav grēku nožēla. Tas neatiecās uz mums. Tas, ko mēs sludinām šodien, ir, ka tu esi Dieva dēls, ka tu esi Dieva meita, jo Jēzus padarīja to iespējamu tavā dzīvē. Bet tas, ka tev ir jānožēlo grēki, tas ir tamburs. Tas ir it kā Jēzus nebūtu padarījis to. Bet ja tu dzīvosi ar apziņu, kad mēs ejam un sludinām, ka tu esi Dieva dēls, tu esi viņa darbā, tu mosties, celies, tu esi iekšā. Halleluja! Un sāc instrumentus, to, kur tev tēvs ir iedevis, sāc šos instrumentus pielietot. Tavs smadzenes nebūs. Jāmen, pielietot. Jautājumi? Ir ko piebilst. Ok. Es jau pļauju. Bet es to daru sirdī. Es atradām kaut ko par tēmu. Tagad gribētu jums, tas ir tieši tas, ko Denis saka, ja? Sargi mani Dievs, jo pie tevis es esmu meklējis patvērumu. Es saku tam kungam, esi tu mans kungs, bez tevis nav nekam jēgas. Un šie Dieva izraudzītie cilvēki visapkārt, kādi brīnišķīgi draugi viņi ir. Nemeklē sev citus dievus, dievi nav prece, pārdomāji. Es zvēru, ka nekad nelietošu ar mazobotu dievu vārdus kā zīmolu nosaukumus. Mana izvēle esi tu Dievs, pirmais un vienīgais. Un tagad es saprotu, ka tu esi izvēlējies mani. Tu esi izvēlējies mani. Man esi devis. Tas ir mums nes. Tu man esi devis mājas un zemi. Ne, tas ir māja. Kāds ir augstāvāk, ka zemi un mājas? Es gribam arī, mēs sapņojam. Tu man esi devis mājas un zemi un vēl padarīs mani par savu mantenieku. Jā. Nu redzi. Tavs gudrais padoms mani vada nomodā, un arī sapņos mana sirds to apstiprina. Dienu un nakti es turēšos pie tevis, man ir kaut kas vērtīgs, un to es neatlaidīšu. Es esmu priecīgs no iekšienes uz āru, un no ārienes uz iekšu. Tā kā nevar būt tikai tā, kad mēs tagad depresijām visi slikti.lv. Nē, arī ārā mums jābūt. Ne? Tu atcēli manu biļeti uz elli. Tā nav mana gala mērķa vieta. Tu esi novirzījis manas kājas uz dzīvības ceļu, mirdzošu no tavas sejas starojumu. Kopš tu paņēmi manu roku, es eju pa pareizo ceļu. Amen. Tas arī ir romiešiem, Pāvils romiešiem 10, 8. Es solīju 20 minūtes, man ir vēl 15 minūtes paņemt. Man ir svarīgi, lai jūs tās rakstu vietās visur ieraugiet, kur ir jūs, mēs, tā, visi tie mazie vārdi. Tas ir tas, ko mums izsmērējis vispārinātība, ir izsmērējis ārā, kāpēc mēs kristietībā esam to pieņemuši sev kā normu. Kā šodien? Kā šodien? Jā, kāpēc mēs esam transformējuši uz šodien, bet ne, īstenībā tas ir runāts. Bībeli šodien nevar pielāgot. Jā, pielāgo visu. Mums ir jāsaprot atšķirīgi. Jā, un mums jāsaprot, jo, ja mēs spēlējam to dubulto spēli, mēs tā kā metam paši sevi atpakaļ. Un varam jau, mēs jau varam, ir cilvēki, kuri līdz dziļam vecumam nodzīvo, viņi, lai gan, ja godīgi, es runāju ar ļoti veciem cilvēkiem gados, kas ir pirms nāves stāvoklī, un viņi, viņus vairs neinteresē tās detaļas. Viņus interesē, Dievs ir, viņš mani zina, un tas ir tāds parastas lietas viņiem interesē. Jā, mums ir, mēs tur mācām, vai ne, tur, kur ir, bet, mums ir interesanti tā. Mēs varam uzzināt vairāk. Tā, Jānis 16. Viņš saka, es šīs lietas saku jums, un jums ir jābūt mieram,
un tāpēc būs jums tie pārbaudījumi un ciešanas, bet viss būs kārtībā, jo es, viņš saka, šo pasauli esmu uzvarējis. Punkts. Darīts. Tad visi šie tie mazie vārdiņi ļoti svarīgi. Tālāk, Acts 14, Apostoļu darbi 14, 22. We must go through many hardships. Un mēs atkal lasam, un mums liekas, ka mums ir jāiet caur daudz ciešanām. Bet ne mums. Atveram to raksturvietu un apskatāmies, kas to saka, kurā situācijā un kāpēc ir tas viss notiek. Ko tu pieņem, tas tevi notiek? Jā. Tā ir absolūti. Tas ir, diemžēl, es saku, tas ir ievazāts un tas būvē kaut kā konstruē. Un tajā brīdī gan es jūtu, ka Jēzus stāv burtiski un viņš saka, jūs melojat par mani. Jūs melojat par manu tēvu. Tas ir tas, ko es gribētu nodot. Mūsu dievkalpojumus video, kad cilvēks skatās, kad reliģija pēc būtības ir šī te nepilnā informācija vienkārši uzbūvē cilvēkiem nepareizi viedokli par Dievu. Priekš viņiem viņš ir tāds pats kā viņi. Cietsirdīgs, atriebīgs. Viņš ieved ciešanās un tā tālāk. Un tas, ko mēs, teiksim, gribas slovināt un tas, ko gribas noķert, ir debesis. Ja mēs varam tās debesis noķert, mēs sakam jums cilvēki vienkārši. Viss ir savādāk, mēs runājam par debesīm. Un Jēzus grib, lai cilvēki pazīst viņa tēvu. Pazīt viņa tēvu nozīmē, ka Dievs ir labs. Un daudz, īstenībā pēc šīs sapratnes, tu redzēsi, ka kaut kas neiet kopā. Kad īstenībā Dievs ir labs. Un daudzās lietās es esmu rīkojies, ne tā. Un daudzās lietās ir kaut kādas konsekvences bijušas pa lietām. Jo patiesībā Dieva raksturs ir labs. Lūk, tā kā Jēzus, viņš tāpēc arī farizējiem teica, ka jūs melojat par manu tēvu, tāpēc esmu dusmīgs uz jums. Nu kā, kas mums rakstīts ir Apostoļu darbos 14, 22? Jā. Stiprinādami mācekļu dvēseles un pamācīdami palikt ticībā un ka caur daudz bēdām mums jāieiet Dieva valstībā. Paldies, stop! Tātad atkal, kā viņš saka? Stiprina mācekļu. Stiprina mācekļus. Apostoļi. Tagad cerēs, kurā brīdī to dara? 30. gads bija krusts, 40 gadi, 70. gadā ir Jeruzalemes iekarošana. Ir tas posms, kas ir draudzes laikmets saucamais. Viņš saka, jāstiprina jūs, jo jums būs bērns, jo jūs iesiet debesu valstībā. Debesu valstībā jūs iesiet tad, kad būs Jeruzalemes iekarošana. Tiks iznīcināts templis un iznīcināt vecā derības visi priekšmeti. Zelts no tempļa tiks izkausēts. Jo viss, jums nebūs nekāda atpakaļ ceļa vairāk. Ebrejiem vairs nebūs kur pielūgt. Bet viņi tagad cenšas uzbūvēt to templi atpakaļ. Iedomājieties, kāds turgalvība. Un jums vairs nekas nebūs. Un tad jūs iesiet debesu valstībā. Viņš saka, kas jums jāzina? Tad, kad jūs redzēsiet zīmes, draudzē viņš saka, jūs sagrupēsieties un dosieties projām no Jeruzalemes. Jūs glābsieties. Tas bija tas, ko viņi 40 gadus saviem bērniem, dēliem, meitām, mazbērniem stāstīja. 40 gadus viņi mācīja. Jūs redzēt, Jēzus teica, ka mēs redzēsim zīmes. Svētais gars bija reāli fiziski uz visiem, tāpat kā šodien. Tāpēc tā ir viena no lietām, kas mums jāpaņem no tiem laikiem līdz šodien, ka mēs esam kristīti ar svēto garu. Ka mēs esam svaidījumā, ka viņš mums runā. Ka mēs jau dzīvojam tajā pasaulē. Nevis kā ciemiņi, bet kā mājās. Ja? Un tajā brīdī viņš saka, jūs iesiet debesu valstībā, un viņi ieiet debesu valstībā, Nērons viņus sit, viņi iziet cauri, sākās karš. Tas ir tas, kur Jēzus saka, redzēsiet zīmes, ceļieties un dodieties ārā no pilsētas. Vai grūtniecēm, lūdziet Dievu, lai tas nebūtu. Lūdziet Tēvu, lai tas nebūtu ziemā un tā tālāk. Un tagad vēl pēdējais, kas jūs ziniet, visstrakākais, ko var pateikt, kara laikā Jeruzalemē. Tā ir pilsēta, kura 3 gadus, tad mūsēji, kas Bībeles skolā iet, viņi zina, ka tā ir pilsēta, kur bija pilnīgi neiekarojama, varēja mierīgi dzīvot, bez ēdiena, bez nekā, viss bija ideāli. Varēja vienkārši aizsvērt vārdus ciet, pirmo sienu, otro sienu, un lai viņi tur karot, mēs dziesmas dziedam. Bet, diemžēl, bija cits plāns visam, un par to mēs runājam citreiz, viss tika iznīcināts.
no iekšas. Jā, viņi salaida dēlī visu no iekšas. Un viss dievplāns pildījās. Draugi, vēl vienu vietiņu, vēl divas, apsolu. Tātad, 3, bet ātris. James 1:2, Jēkab vēstule 1:2. Lasīšu angliski. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Kādā lapā tūkstoši? James, Jēkab vēstule 1:2. Jēkab? Jā. Es vienkārši iešu ātri uz priekšu. Tad atkal, tas nav par, viņš neraksta to Purciema iedzīvotājiem vai teikai, bet viņš saka, man brāļi, kuriem viņš raksta draudzē, kas ir tos 40 gados. Viņš saka, hei, būs Nērons. Viņi zināja, ka Nērons nāks. Viņi zināja, ka būs tāds problēmas. Kurš viņš? Viņi zināja, draugi, vēl kas jums ir jāierauga, apstiprinot to, kad pret draudzi pirmo gāja konkrēti jūdu sinodālā sistēma. Kas viņus dzina? Nebija romieši. Mēs domājam, ka romieši bija tie sliktie, un mēs zinām, ka pie lauvām dzina un dzīves dedzināja, bet draugi, viņus dzina Izraels. Draudzi pirmo dzina, tā kā šodien akreditētie, es nezinu, tā kā, katoļi vai, kas sistemātiķi, jā. Reliģija. Vienkārši bieži vien cilvēki nesaprot, ko mēs domājam ar vārdu reliģija, bet sistēma. Jo, es man pasaku. Tas turiet man brāļi, ko vēl prieka krīta dažādas kārtas. Jā. Un šeit ir svarīgi saprast, kas ir tie brāļi un kurā gadā tas tiek rakstīts. Un kāpēc tas notiek. Un atcerieties lūdzu, kad bija viens cilvēks, kurš bija tie Izraels, vēl nebija liels. Mēs jau nerunājam par milzīgu valstu. Bija viens ļoti dedzīgs izraelietis, jūds, kurš bija oficiāli dokumentēts ķert un iznīcināt šos pirmās draudzes. Un viņš nebija romietis. Viņš negāja romiešu ielūgsmēs, viņš gāja uz sinagogu. Viņš svēti ticēja, ka viņš kalpo Dievam. Kāds ir viņa vārds? Āmen. Pāvils bija tieši tas, par ko tie apustuļi raksta, kad jums būs ziepes, jo ir tāds džeks, ir tāds cilvēks. Saprotiet, mums kaut kā globalizējās tas prāts, bet īstenībā viņi bija pārbijušies visi. Jo tad, kad viņš parādījās, savu citu Pāvilu nemaz neuztvēra kā apustuli. Pēteri uztvēra kā apustuli, Pāvilu ne. Pāvils bija razbaini. Pāvils bija tas, kas bija blandīts, tas, kas viņi ieraudzīja Pāvilu vārdu, viņam drebuļi sākās, tāpēc, ka Pāvils bija tas, kas gāja pret viņiem. Un tad pēkšņi viņš sāk sludināt Jēzu. Tad pēkšņi viņš nāk un māca par svēto garu. Es drīkstu nolasīt? Jā. Tāpēc, ka visos tulkumos, ko es izskrēju tagad cauri, ir tomēr par to, ka par tiem pārbaudījumiem, kad esiet, tā kā reliģiozi mēs esam mācīti, bet te ir višķi savādāk. Tas ir, ka Passion tulkums. Uzskatiet to par īstu dāvanu, draugi, kad pārbaudījumi un izaicinājumi nāk pār jums no visām pusēm. Jūs zināt, ka spiedienu brīžos jūsu ticības dzīve tiek izcelta gaismā un parāda savas patiesās krāsas. Tāpēc nemēģiniet no tā visa aizbēgt pārāk ātri. Ļaujiet tam veikt savu darbu, lai jūs kļūtu nobrieduši un pilnīgi bez trūkumiem. Jā, Jolanta, bet šeit ir divas plāksnes. Es sapratu. Es nezinu, ja tu saprati, tas ir labi, bet vai pārējie to saprati? Es šobrīd runāju kultūra vēsturiskā aspektā, kas tiek teikts. Ja cilvēki tagad to pārņems uz sevi, viņi gaidīs šīs te problēmas un gaidīs, tad man... Mēs jau 2 gadus runājam par to, ka nē, Dievs nedod problēmas. Un mēs to nepieņemam. Tāpēc šeit varbūt es tev papildināšu. Tas ir saistīts ar kvalitāti. Jā. Tātad tavas attiecības ir Dievu. Jā. Un mūsu tas, ko mēs mācam no jaunās derības, tad, ja tev ir sajūta, kad ir slikti, tad nostājies uz abām kājām un pasludini Dievu varu pār to visu. Jā. Tātad nevis izbaudi mazohismu, kad tev bišķiņ Dievs uzšauja pātavu. Nē. Jā, bet saprot, ka Dievs nav tāds.
ka viņš ir labs, tad tev ir spēks iziet uz priekšu uzvarā. Jā, Un jo šie vārdi, spiediens ir, tas nenozīmē, ka tas nāk no Dieva. Jā, šie vārdi ir domāti konkrētiem situācijām. Dievs nekad nesūta pārbaudījumus, viņš vienmēr ir klāt. Jā, tā ir taisnība. 1. Pētera 1.6. Tad jūs līksmosieties tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos. Ok, tā, jā. Man ir cits tulkojums, man ir tā. In all this you greatly rejoice through now for a little. Tagad tikai nedaudz. Tagad tikai nedaudz. Tad viņš saka arī, ka tas nebūs kaut kur pēc 500 gadiem, bet tas būs vienkārši tagad tikai nedaudz. Jūs ļoti drīz ieiesiet debesu valstībā. Ieejot visu pasauli debesu valstībā, viņi iegāja vienu reizi. Mēs neizējam no debesu valstības. Mēs esam iegājuši. Mēs esam ienesti debesu valstībā. Tas, kas viņiem bija aiziet ļoti maziņš ceļš. Ok, 1. Pētera 4.12. Mīļie, nebrīnēties. Kas mīļie? Jūs. Tātad atkal forma ir jūs, nevis vispārēji. Es šobrīd lieku kopā jums klucīšu, lai jūs saprotat, ka tas ir tur, nevis šeit. Jā. Par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bēdu karstums, citu apustuļu darbos 7.54, mēs varam redzēt, ka ir iesaistīts Pauls, jeb Sauls ar šiem bēdu karstumiem. Jā. Īstenībā tas tiešām, ko apustuļi rakstīja saviem cilvēkiem, ir rakstījis reāli domājot, kur tur 300 km no šeit ir Sauls, kurš dara sliktas lietas pret mums vajag. Jā. Ļoti maziņš viss ir. Nav tā. Un pēdējā vieta. Lūkas 9.23. Ar to mēs sākām, ar to mēs arī beigsim. Es gribu, lai jūs sadzirdēt. Tāds. Un viņš sacīja uz visiem, ja kāds grib man sekot, tad tāds, lai aizliedz sevi, ikdienas ņem uz sevi, savu krustu un staigā man pakaļ. Šausmīgi laba vieta. Tad pirmais, kas jums ir jāierauga, un es ceru, ka tas palīdzēs. Cik gadus mēs esam šo te vilkuši, ja, un domājuši, ka kristietis ir tas, kuram ir jāatsakās no kaut kā dzīvē. Un tā traģēdija tieši tajā, ka tas nekad nav bijis domāts mums, tas nekad nav bijis domāts tev kā kristietei, lai gan situācijas var būt līdzīgas, bet ja es nekad nav runājis par tevīm un par šīm situācijām no šī konteksta. Viņš runāja ar cilvēkiem, kas bija viņam apgājuši apkārt, un viņš zināja, kas ar viņu notiks, un viņš zināja plānu, ka viņš ies krustā un viņam būs tas viss jādara. Ir divas lietas, kas jāatcerās. Mēs nezinām nevienu gadījumu, kad blakus Jēzum kāds paņēma vēl krustu. Viņš teica, tur bija mācekļi viņa apkārt, un tur bija tauta, un tie bija visi farizēji. Farizēji, Izraels, viss, kas iet uz sinagogu. Tad viņu krusts, viņu dzīve, un kā krusts tur ir sots, viņu dzīve viss bija piesiet reliģiozi dokumenti. Viņu visu dzīve bija sistemātiska. Viņš saka, es esmu atnācis to nomainīt, jums būs jauna reliģija. Jūs ticēsiet savādāk. Jā, viņš saka, pagād, tu esi nojūdzies. Viena sauca viņu par politisku līderi, jūdu ķēniņš ir politisks apzīmējums. Un pārējais viņi teica, viņš jānomētā ar akmeņiem, tāpēc, ka viņš ir erētiķis vispār, ko viņš runā. Lūk. Un mēs nezinām, ka kāds no mācekļiem būtu, teiksim, ja tā brutāli mēs skatāmies, ņem krustu un ej. Neviens nepaņēma krustu un negāja viņu. Neviens nepiesitās krustā viņam blakām, izņemot divas bandītas. Tas ir fakts, jā. Tagad viņš runā. Denai cilvēks, kurš atteiksies no sevis. Ko nozīmē jūdam atteikties no sevis? Ja Jēzus kā jauns garīgs līderis, kā Dieva dēls runā ar tevis, ir atsakies no sevis. Nozīmē tev atteikties no tavas luterāņu ticības, katoļu ticības, pareizticības, muslima, es nezinu, kas tu esi, hindu, budisma. Tas nozīmē tev un pieņemt un atzīt, ka Jēzus ir dzīvs. Es to izdaru. No katoļu notic. Labrīt, draugi. Un viņš to viņiem tajā kontekstā teica. Šodien tas vairs nav. Bet tad tas bija ļoti svarīgi. Jo ko tas nozīmē? Nākošās vietas, kas saka,
Mēs esam sludinājuši to. Tu būsi pretinieks savai mammai, savam brālim, tēvs strīdēsies ar dēliem. Un es tagad uzzīmēju to situāciju. Tu nāc ar manīm uz sinagogu. Mūsu visa ticības schēma ir uzbūvēta uz grēku piedošanu, kā ebreju ģimeni. Variet iedomāties? Kā es stāstīju par Sītku Sandoru, indiešu to sludinātāju, kurš atneica saviem indiešu ticībā. Viņš pateica, es satiku Jēzu, es būšu tad kristietis. Viņi vienkārši tajā brīdī nogriez viņam matus un pateica, mums dēla nav. Lūk, arī jums ir strīds ar tēvu. Lūk, ir tēvs pret māti. Un tā tālāk. Tā kā tas ir tas krusts, ko viņš runāja. Un tad, protams, ka mēs kā kristieši, mēs sakam, ok, es atnācu pie Dieva. Un es gribu, es tad nezinu, kur izvēlēties vīru vai sievu, lielās mīlestības. Bet es ļoti labi atceros sevi. Tā varbūt ir īsa liecība vienkārši jums. Bija grupa Time After Time. Bet ne? Un es ļoti labi atceros, kā mēs braucam visi uz Zviedriju. Un mēs jau bijām vakar gaitā. Restīvi es biju pilnīgi jauns kristietis. Teiksim tā. Bet mans dzīvesveids bija normāls, tāpat kā visiem džekiem. Mēs bijām iekapājuši jau. Un mēs sēdējām te jau, kur kaītē. Tamburā. Un es tos džeku, tas bija labākais kolektīvs ever. Mēs tāds brīnums darbs, kad tikām visi kopā, tas tā kā vienkārši bija vienkārši ārprātis, ko mēs darījām. Bija šausmīgi interesanti, visu laiku bija Bet kaut kas manī notika. Un mēs sākām runāt. Un beidzās tā saruna tā, kad es neatceros, kurš mani turēja un kurš turēja otru džeku. Bet beidzās tā, kad es caur to plecu kliedzu viņam, hei, tev jāpieņem Jēzus, tev jāpieņem Jēzus. Sakāvās. Nu jā. Un Latvieski tulko. Nu, sakāvām gandrīz. Nu, jau būtu rīktīgi kāvušies, neteikti. Man likās, ka mans dzīvesveids, viņš pamazām izlabojās. Viss normāli. Teiksim, ko nozīmē izlabot dzīvesveids? Vienkārši es sapratu, ka ir lietas, kas man nav vajadzīgas. Bet man likās, ka visiem apkārt man ir jāpieņem Jēzus, es to darīju no tīras sirds. Bet es biju tā nomocījis visus tos cilvēkus, ka viņiem vienkārši ieraugot mani viņš šermuļā. Pazīstami? Jā. Mēs tādi daudz. Un tajā brīdī, kad tu sanāc šito un tajā brīdī, kad tu esi tajā levelā, zini kā, protams, ka tev kaut kas tu gribi izstāstīt otram cilvēkam, bet tev nepietiek intelekta vai pašsaglabāšana, nu tāda kā paškontrolas, ka tu nemāki, nav tās gudrības, Un tāpēc es redzu, ka jūs, piemēram, es redzu, ka jūs savu Dievu klāvu, un jūs esat jau pieauguši cilvēki. Tas pilnīgi savādāk. Jums ir tā pieredze. Es jau vēlāk kļuvu par mācītāju un beidzās mana karjera Time After Time, jo vienkārši es vairs nevarēju apvienot, tāpēc, ka es kļuvu tik svēts. Mīļš uz galvu. Es kļuvu tik svēts, ka es vispār nevarēju neko vairs, nevarēju nekur iet, es nevarēju ar vienu nosēsties, nevarēju ar nevienu pie galda nosēsties, un viss, un tu zaudē. Un tu izdari tieši pretējo, ko Jēzus tev teica darīt. Jo tāpēc, ka tas ir cits evaņģēlijs, ko tu sāc sludināt. Tas nav vairs labās vēsts evaņģēlijs. Tu sāc sludināt savas dogmas, tu sāc sludināt savu mācītāju zināšanas, tu sāc sludināt sistēmu, un tu izdomā jaunu likumu. Un Jēzus sapnis vienmēr bijis būt un sēdēt kopā ar visiem cilvēkiem. Un dalīties nevis ar baigo pašaugstināšanās mesiķu, bet dot tieši slaidījumu un mīlestību un spēku un gudrību visiem cilvēkiem, kam tas pietrūkst. Un būt sabiedrībā pieņemtiem. Baznīcai, draudzēji nav šīs te viss, ko mēs šodien lasām, ir konstrukcijas, ko ir sakārtojuši principā. Es teikšu tā, ka mēs mācītāji lūzeri. Tāpēc, ka mums nav izdevies sabiedrībā būt priekšā. Mums nav izdevies, es runāju tagad varbūt globalizējot, lai neviens neapvainojās, es sevī vēršu. Mums nav izdevies sabiedrību uzrunāt, mums nav izdevies sabiedrību sakārtot, mums nav izdevies aizvērt rehabilitācijas centrus, mums nav lai viņu nevajadzētu. Mums nav izdevies dziedināt savu rajonu, lai bērni pa ielām nebazājās.
Mums nav izdevies sakārtot savu dzīvi, mums nav izdevies to izdarīt. Un mēs sludinām tagad, ka jā, mēs caur to ciešam. Jo mēs neatbilstam, tāpēc mums ir ciešanas. Sorry, Jēzus izdarīja visu, lai mums to ciešot nebūtu. Tāpēc viņš dod mums to gudrību visu mainīt. Un tas ir labā vēsts. Tā ir labā vēsts. Dievs tev mīl, Dievs tev dod spēku, Dievs tev dod gudrību, Dievs tev svētī. Un tev nevajadzēs vairāk to attaisnošanos. Jā, man ir ciešanas. Tev vajadzēs tikai, aleluja, viss notiek, viss ir kārtībā. Varbūt šitā mums nesanāca, bet tur mums sanāks. Ja tu gribi tiešām, lai cilvēki tev otrais vēl uzaicina ciemos, nu nesēd pie viņu vakarā, kad jūs ciemos atnāc visu vakaru, ka viņam jau žagas raudā. Sapratāt. Bet ja tu redz, ka cilvēkam ir slimība, kāpēc tu neuzliec viņam rokas un neaizlūdz par viņu, lai tas slimība aiziet? Varbūt jā, tu varbūt esi satraucies, ka nesanāks. Nu piedod, 30 reiz nesanāks, 31. sanāks. Tev ir jākačā muskuļi. Jākačā pārliecība, jākačā tos iekšējais cilvēks un kvalitāte. Ja. Tā kā es jūs aicinu pilnīgi jaunā pasaulē, un es gribētu, lai šis viss vecais, tas iet ārā. Šodienas tēma, ja, kad visas tās raksturvietas tika runāts ļoti fokusēti uz konkrētu cilvēku grupu, es pat teiktu, varbūt kādiem, varbūt pāris 10 000 cilvēku, kur izgāja patiešām mēles briesmas. Un arī labā ziņa, kad pirmā draudze, viņa tiešām, kad arī Nērons viņus sāka sist, jā, aizgāja cilvēki bojā, jā, tas bija drausmīgi, bet Svētais Gars viņus tā piepildīja, ka viņi to nejūt. Un tad, kad jau sākās Jeruzalemes karš, draudze pameta to karu, draudze neaizgāja bojā, draudze sadzirdēja Svēto Garu, un viņi izvirzījās no Jeruzalemes ārā, par to jau liecina nekristiešu vēsturnieki. Draudze pameta, viņi apmetās, mēs mācījāmies to pilsētu, viņi apmetās kalnotā vidē, kas ir pilsēta pie Jeruzalemes. Un interesanti, bija ļoti daudz naudas. Un ziniet kā? Tas ir viens no vēsturiskiem faktiem, kad bagātie Izraēlas cilvēki, ebreji, Jeruzalemē sāka redzēt, ka tuvojas karš, tās zīmes un tā tālāk. Viņi sāka piedāvāt draudzēm naudu un glābās ar viņiem. Viņi pieslējās draudzēm, pirka informāciju un devās no pilsētas ārā un izglābās. Nu ko? Nauda nesmird, kā saka. Ja? Es domāju, ka mēs bieži par finansējumu pārprasti domājam, ja? Jo pirmā draudze bija gudrīga, pirmā draudze bija. Ļoti daudz atkarīgs no paša domāšanas veida. Tāpēc mums ir, es saku uzņēmēji, pelniet naudu. Noklājiet programmas, es varu teikt, programmas, mums ir daudz vajadzības, mums ir daudz lietas, ko mums vajag darīt, un es uzskatu, ka draudzē ir jābūt uzkrājumam, bet draudzē jābūt tik ļoti brīviem līdzekļiem un šim te biznesa programmām, kad ir labie darbi, kad tas rajons, tā pilsēta mainās. Reāli, burtiski ir jāmaina pilsēta. Un kas tad, ja mēs to nedarīsim, protams, darīs kaut kādi citi cilvēki, jo darīs citā vārdā. Tas ir viss. Pelniet, esiet veiksmīgi, esiet veseli, esiet laimīgi, esiet plaukstoši, lai jums ir lielas ģimenes. Tagad runās Jova.